Trumpa preses brīfings, tirgi reaģē, kāds panikā pārdod, kāds atkal izmanto iespēju un pērk. Trumps uz nakti uz šodienu, pēc Latvijas laika, tad sarīkoja preses brīfingu, kurā tad izklāstīja saistībā lietas par kādu tojos austrumos. Bitcoins reaģē, krīt līdz 66 000, arī ASV akciju tirgus reaģē, izkvēp vai pateikt tā, izplūst no tirgus kapitalizācijas turpat $1 triljons ASV dolāri. Un tomēr kāds arī pērk un izmanto šo iespēju, kā piemēram Metaplanet uzņēmums nopērk 5000 bitcoins. The Journal of Risk and Financial Management prognozē to, ka bitcoins līdz 27. gadam varētu sasniegt $1 miljonu ASV dolāru. ASV valdība kārto reizi atpērka savu daļu parādu, to izdara par 15 miljardiem ASV dolāru. Tāpat šodien Amerikā iznāca darba dati, kas bija labāk nekā bija prognozēts. Vairāk par kripto atradīsim mana profila apraksta linkā.